Nu, ko sīkie pidrilas? Stāstiet. Jūs vecāki lieto narkotikas? Balts pulverīšs, zaļas pīpējums lietiņas, vai varbūt ripas, vai šļirces? Nu, ko jūs blisnaties? Jūs arī esat apšturījušies, ko, ā? Kas tur ir, nu? O, sveiki! 15 marihuānas pitas un 15 kokaīna bulciņas. Lūdzu, 6,90 eiro. Tas nav pie manis. Nu, jā, tas jau tikai nosaukums, tu saprati, vai ne? Man piedirsis. Eju, marihuānas pitas! 6,90 eiro, vecīt. Mans bratūka samaksās. Jī, kokaīna bulciņas! Bērziņkungs, sveiki! Jā, labdien! Vai jums ir brītiņš sarunai? Mums ir vienkārši pāris jautājumi. Jā, varētu. Sākumā 6,90 eiro man vajadzētu. Labi, viņš pagaidīs. Vai man ir kāds nepatikšanas? Nē, viss kārtībā. Vienkārši mums ienākuši ziņas, ka šajā rajonā ir viena ģimenīte, kas lieto narkotikas, un arī mēs atradām pāris šļirces pie jūsu mājas. Varbūt jūs varētu to izskaidrot. Jā, mēs te visi ģimeni kopā vakcinējāmies, un, sanāca nomest tās šļircītes pie mājas, bet tā jau jums arī vajag vakcīnu? Tētējam mēs tās pitas. Es vispār nebeidzu uzdot jautājumus. Ja es nedabūšu vēl vienu devu, man sāksies lomkas. Tā, kur ir mana marihuānas pica vai kokaīna bulciņas? Šeit, varbūt tu vecais kā paņem. Atpsies, tās manējās der. Nu, kur viņas ir? Visiem būs pa picām, beidz te hujārīties. Karočē, tur vēl picas ģīms gaida savu naudu, kods mens, ble. Kur ir mans picas, ej, bal? Te arī nav. Tu nepārspīlo narkotikā, vakarā vēl viegri jāpiši. Ak, jūs kārumnieki, es pasīšu savu makā, varbūt vēl kāda tabletīte ir palkus. Kas nahu ir mana ģimene? Tā pīderasi, blēt, kurš paņēma mans kokaīna bulciņas? Es zinu, kurš paņēma. Tas bija tavs mīļais brālēns Frederiks. Pasties uz viņu, blē, viņam bija pīzda nahu, vecīt. Es esmu sasodīta augstu, Kevin! Sukucis, blē.